Tātad atbildot uz jūsu jautājumu par to, vai nevalstiskām organizācijām ir iespēja iesaistīties sabiedrības pārvaldē, jāsaka, ka gaužām maza Latvijā. Mūsu problēma lielākā ir tā, ka šis NVO sektors, saucamais, ir ļoti sadalīts, ļoti sadrumstalots. Nāk cilvēki ar dažādām iniciatīvām, bet viņi atdurās pret to, ka viņiem īsti nav kur meklēt palīdzību. Un iespējams, ka daļēji šo jautājumu mēs varētu izsnāt šeit, ministra kabineta memoranda padomes sēdē, lai gan pašlaik esmu iepazīstoties ar dokumentiem secinājis, ka arī šeit memoranda padome nenodarbojas ar to, ka viņiem būtu jānodarbojas. Un principā viņiem jānodarbojas ar to, lai nevalstiskās organizācijas, mazas nevalstiskās organizācijas uztikto atbalstu caur to turismu, caur kuriem viņi varētu iet tālāk, lai viņi interesi tik aizstāvēt kopumā valstī. Problēma ir tāda, ka mūsu nevalstiskās organizācijas ir faktiski ļoti politizētas. Kādam liktos, ka tas tā nav. Ir izveidots vesels nevalstisko organizāciju tīkls, sākot jau ar Soros fondu un beidzot ar citiem. Īpatnība ir tā, ka pēdējā laikā ir vēršams ir tas, ka politiskās partijas dibina savas nevalstiskās organizācijas. Un tātad visur priekšā, kur tiek prasīts kaut kāds nevalstisko organizāciju viedoklis, ir tāda šī izveidota grupē, un tas attiecīgi tātad pauž atbalstu tādai partijas idejai, un skaļā balsī bļauj par to, ka tas ir viss kārtībā, kas notiek, un kāda maza organizācija, kas, piemēram, dzīvo kaut kur reāli vidē, strādā, cilvēki pelna iztiku sev, savai ģimenei, viņi apjūk no tās, varētu teikt, tās informācijas gūzums, kas veļās par viņiem, un viņi jūtās pilnīgi bezspēcīgi. Es pārstāvu Latvijas Nacionālo skolotāju savienību, un arī var teikt tieši to pašu. Tātad pirmkārt ir izveidotas ļoti daudz skolotāju, dažādas organizācijas. Viņas viss ir sadalījušās, viņas katrs pat par sevi aizstāv kaut kādas savas intereses. Un šodien runāju, neviens kopumā jau nedomā par Latvijas interesēm, bet domā, kā kura organizācija varētu saņemt kādu finansējumu. Ļoti spilgts piemērs bija šodien Pīpītas kundzes uzstāšanās, kad ir organizācija Pilsoniskā alianse. Viņi uztrauc tas, ka pēkšņi pazudīs Eiropas naudu, par kuru viņi tad ir pieraduši faktiski šos gadus dzīvot. Ja jūs paintervēsiet Pīpītas kundzi, viņai liekas, ka viņi pārstāv visas sabiedriskās organizācijas, jo redziet, viņi taču ir nevalstisko organizāciju alianse. Bet absurds jau ir tāds, ka šāda organizācija var nodibināt 2, 3, 4, 5 cilvēki, saņem nepieciešamos parakstus, iesniedz uzņēmuma reģistrā dokumentus, un viņiem ir šāda organizācija. Un kādam liekas, jā, viņi tā kā aizstāv it kā visas nevalstiskās organizācijas, bet principā tā nav. Šī organizācija ir radīta, viņi saņem zināmas finansējumus, un tajā pašā brīdī, tātad mierīgi, attiecīgā brīdī, jā, apliecina sabiedrībai, ka viņi kā cīnās par sabiedrības interesēm, un tajā pašā brīdī nobalsos, veidos viedokli tādu, kā valdībai ir vajadzīgs. Šodienas sēde ļoti skaidri parāda to apjukumu, kas pastāv nevalstiskās organizācijās, to bezspēcīgumu, kas ir nevalstiskajās organizācijās, un arī šādu nevalstisko organizāciju memoranda padomi, ja jūs ievērojat, faktiski vada valsts kancelē, kas jau pats pēc savas būtības ir absurds. Un tad bija viens priekšlikums šodien no cilvēka nāk, un kas notiek valsts kancelēs vadītāji vienpersoniski atbild, es domāju, ka memoranda padomi to atbalsta. Ja? Tātad faktiski iznāk, kad ierēdnis valsts struktūras pārstāvs izšķir, vai tas ir pieņemams nevalstiskām organizācijām Latvijā vai nav. Tāda izsmeļošāka uzstāšanās būs 12. septembrī. Šajā pašā zālē es gatavoju tādu ziņojumu par to, kā būtu vispār jādarbojas nevalstiskam organizācijas sektoram un kā būtu jādarbojas šī memoranda padomē. Tad manas domas būs apkopotākas, varat nākt un ierakstīt.